Halo, sveicināti, sveicināti! Tā 8. jūnijas 2024. gads. Cilvēki saka, ka ir iedzimtās slimības. Dziednieki arī. Ziniet, ir iedzimts. Protams, ir tādas līnijas, kuras ir iedzimtā veidā, teiksim, cilvēks piedzimst, viņam vecāki iedod jau savu informāciju, un pamazām šis iespiedums paliek arvien dziļāks un dziļāks. Un tad saka, jā, tur vecākiem bija vēzis, vai kādas slimības, vai pašnāvības tieksmes, un tad tā tam ir jābūt tālāk. Nē, izmaini kaut ko. Tas, ka tev ir tāda sajūta, vai kāds tev ir, teiksim, dziednieks teicis, ka tev ir, iedzimtā kaite vai dzimtas kaite, dzimtas slāsti, tas jau ir īpaši. Atceries vienu tādu svarīgu lietu. Maini attieksmi, un tu pāries uz citām sliedēm. Šīs sliedes jau nebūs iemītas. Tev tas būs jāizdara. Tev būs pilnīgi citi ieradumi. Tu vari dzīvot turpat uz vietas, ja tu vēlies. Tu vari doties uz citu vietu. Tas ir tavā, protams, labāk ir mainīt, atrašanās vietu arī, jo, lai nav vecās atmiņas. Un tu sāksi jaunu dzīvi. Un visi tie teicieni par iedzimtiem lāstiem, iedzimtiem novēlējumiem, iedzimtiem dievs īziņ kam. Tas viss aizies pa gaisu gaisiem. Ja vien tu vēlēsies kaut ko pamainīt. Ko pamainīt? Paskaties uz raksturu īpašībām, kuras tev krīt uz nerviem pie citiem. Tās tev ir pietiekami daudz, un tās ir tāds atstarojums no vecākiem, jo bērni jau atstaro vecāku problēmas. Tad pamaini to. Vismaz vienu raksturu īpašību pamaini. Lai mainīsies tavu dzīvi. Un visi tie saucamie lāsti vai novēlējumi vai vienalga kaut kādu tur pa dzimtām tie pazudīs vējos. Tā kā pērnā gada mīgla izgaisīs saules ausmā. Labi? Padomā par šo te. Un mazāk klausies informācijās, kur kāds saka, ka tas ir dzimtas novēlējums, dzimtas burvistības, dzimtas kāds ir grēkoja dzimtā un tev tas arī būs. Nē. Tev nav paredzēts bojāt savu dzīvi no kāda vainas dēļ. Ja viņš nav mainījis savu dzīvi, tad kāpēc tu nevari pamainīt? Visas iespējas, tāpēc tu esi atnācis virs zemes. Un tā joprojām, ja tev ir kāds jautājums, tu vari man piezvanīt Messengerī, Aldis Kevins. Es tev atbildēšu. Ja tas nebūs jādarbojas, tāpat parunāšanās tā ir bez maksas. Ja tu gribēsi, lai es ar tevi darbojos, tad mēs vienosimies par samaksu, jā, bet ne ātrāk. Es tev atbildēšu. Tā. Mans telefons, kā vienmēr, +371 29 154 049. Un citā reizē es runāšu, kādēļ cilvēki vispār slimo. Un kādēļ veciem cilvēkiem ir ļoti svarīgi doties pie dakteriem. Tā. Ne jau tikai, lai papļāpāt, bet kāpēc viņiem ir tās kaitas, un kurām netiek vaļā. It kā netiek vaļā.